Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būšu es Žanna. Šodien manā virtuvē glāzloku trauki, kuras man piedāvā trauku veikals ķēdes LV. Glāzloks tas ir 100% pārstrādājums materiāls, nesatur bisfenolu, estrogēnu un citas kaitīgas vielas. Saglabā ēdienu svaigu, atbilst higienas normām. Viegli pārbaudīt saturu. Tas ir izturīgs pret triecieniem. Pārbaudīt testi rāda pārsteidzošs rezultāts. Piemērot lietošanai mikroviņu krāsni uzreiz no leduskapa vai saldētavas. Dzidrs stikls. Pilnībā ir hermētiski noslēdzams no visām 4 pusēm. Viegli atvert un aizvert. Silikona gredzens brīvi pieguļ nodrošina gaisa un šķidruma necaurlaidību. Saglabā produktu svaigs ilgu laiku, ērtu uzglabāšanu, kura aizņem maz vietas. Uzklāj galdu vienā mirklī, izveido savu glāzloku trauku kolekciju. Pārtikas uzglabāšanas trauki, mikroviņu krāsnes līnija un šī ir cepešu krāsnes līnija. Šajā traukā es šodien pagatavošu sacepumu, ko viegli atvērt. Pateicoties, ka te ir silikona gredzens, netiek iekšā gaisa. Līdz ar to labi saglabājas produkti. Rūdīts stikls, ļoti dzidrs, izturīgs. Šajā mazā glītā trauciņā es pagatavošu mikroviņu krāsnī olas kulteni. Klikšs, 4 reizes klikšs un gatavs. Arī silikona gredzentiņš. Visi glīts. Patīkami. Šajā traukā var gatavot ēdienu mikroviņu krāsnī vai izmantot kā uzglabāšanas trauku produktiem, līdz ar to, ka te tāds silikona gredzens, netiek gaisa un produkti saglabājas svaigi ilgu laiku. Trauks arī rūdīts stikla, dzidrs, ērts, ļoti glīts. Un vēl šeikera glāze, arī viegli ērti atvert, vieta salmiņam. Var izmantot gan saldētavu, gan mikroviņu krāsnī, vai vienkārši turēt leduskapī. Un šodien es pagatavošu lobio, tā ir gruzīnu virtuve. Tā, man te vārīt pākšu pupiņu, vārīju sals ūdenī 7 minūtes. Pupiņas kārtoju traukam. Vēl vajadzēs tomāti. Tomāti sagriež šķēlēs. Un tad kārtoju virsū. Pabera sāla. Pipariem. Un ķiploku. Tā ir galvenais lieta. Ja grib tā liek klāt, vienkārši laitīgi būtu tā, tas aromāts garšs tāda. Zaļums, kīns un pētersīļs. Sīki sagriezīšu. Nedaudz apslaku ar eļļu. Virsū olas. Tā, cepešu krāsnes ir karsts. Cepšu manu lobio. Pagāja 12 minūtes. Smaržo burvīgi, izskatās gardi, garšīgi. Mans lobio ir gatavs, var ēst uzreiz, vai nu sagaidīt ģimeni, lai lobio saglabājās silts, var viņu aizvākot. Ja nu gadās tā, ka ēdiens ir atzis, tad jāatver vaļā. Un jāuzsilda mikroviņu krāsnī. Ar jums bija Žanna.
Man atliek pateikt labu apetīti, veiksmi gatavošanā. Šos traukus piedāvā trauku veikals ķēdes LV, kur arī jūs varat visu iegādāties. Uz tikšanos!